Rītdien uz tautas nobalsošanu dosies ne tikai latvieši, bet arī citautieši, kuri jau gadiem mūsu zemi sauc par savu. Kamēr daļa no viņiem pārliecināti iestājas pret otru valsts valodu, tikmēr daži no latviešiem savā dzimtenē vēlas dzirdēt arī krievu valodu. Naģežda Latvijā dzīvo jau 35. gadu. Savulaik Baltkrievietē nācies pārcelties uz dzīvi Sabilē un iemācīties sava vīra valodu. Sestdien balsošanas zīmē viņa krustiņu vilks blakus vārdam pret. Es domāju, neviens, piemēram, kā aizbrauc uz tādu Angliju, jeb kaut kur uz kādu Vāciju, neviens taču, es nezinu, pat neiedomājas, ka tur vispār jārunā kādu citu valodu. Kā es te atbraucu, vīram vecvecāki, viņi pat krieviski nemācēja runāt, man jau bija tā. Mēs pati arī gribēju ātrāk iemācīties. Sabilnieces Ināras meita dzīvo Lielbritānijā un ir precējusies ar citautieti. Lai gan pašreiz dzimtenē viņa atgriezties negrasās, tomēr arī svešumā latviešu valodas status meitai ir svarīgs. Mēs sazvanījāmies vakar un jautājām, vai mamma, mēs arī iesim balsot pret, tieši par latviešu valodu. Es teicu, jā, viņa arī ies Anglijā. Romu tautības sabilnieks Ēriks ir pārliecināts, ka vietējās valsts valoda ir jāprot jebkuram, kurš šajā valstī nolēmis dzīvot, taču balsošanas rezultāti viņu visticamāk nekādi neiespaidos. Mēs te Latvijā dzīvo, latviešu valodu. Es māku kaut ko latviski, kaut cik runāt. Krieviski es māku, pa čigāniski, kā mēs runājam, tā mēs arī runāsim. Savukārt no Sabiles dažus kilometrus attālajā Jaunpagastā no aptuveni 900 deklarētajiem iedzīvotājiem gandrīz trešdaļa ir citautiešu. Tāpēc vietējais Aldis ir pārliecināts, ka krievu valoda varētu būt arī kā otra valsts valoda. Noteikti vajag, tāpēc, ka mums taču vairāk ir krievu valoda cilvēku. Mēs taču kopā dzīvojam ar viņiem. Ārējo viss neizdzīs. Latvietis vēl sliktāks ir nekā krievs. Krievs cits ir vēl labāks nekā latvietis. Sestdien pirmie provizoriskie rezultāti no mazākajiem vēlēšanu iecirkņiem būs gaidāmi jau sākot ap 11:30 vakarā. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.